Sveiki, puķītes! Turpinām stāstus par augiem un to maģiju. Šodienas kārts uz nākamo nedēļu mums ir akonīts. Radīsies jautājums, kas tāds akonīts? Mēs viņu neesam redzējuši. Un tagad te kaut kas te jādomā par sazinu ko? Nē, mēs viņu esam redzējuši. Lūk, šis te ir akonīts, zilā kurpīte. Mēs visi zinām, kas ir zilā kurpīte un kā viņa izskatās. Kopš seniem laikiem tā tiek audzēta dārzos, un tad līdz ar to par akonītu. Tātad, akonīts, tā stihija ir uguns un planētas Saturns un Mars. Akonīta enerģijas vispār cilvēkiem nav īpaši draudzīgas, bet tas ir spēcīgs augs. Akonīts aicina mūsu sarunām ar mūsu iekšējo vilku, lai saprastu savu dziļāko būtību un uzvarētu iekšējos dēmonus. Šajā periodā nebaidīsimies ieskatīties dvēseles bezdibeņos, un akonīts mums sniegs savu vēstījumu. Es esmu garīgais cīnītājs, es eju un uzvaru. Par to, kādi ir akonīti izplatītākie: dzeltenā jeb vilku kurpīte, mūka cepure, akonitum napellus, bet vispār akonīti ir ap 300 sugu. Ne visi ziedi vēstī par mīlestību vai prieku. Piemēram, akonīts, mūka cepure, mangshūt, saka: uzmanieties, tūmā ir nāvējošs ienaidnieks. Savu nosaukumu akonīts mūka cepure ieguvis no zieda formas, kas atgādina kapuces, ko mūki valkāja viduslaikos. Tad varbūt vispirms nedaudz par botāniku. Akonīts aug Krievijā, Sibīrijā, Centrālā Āzijā, Mongolijā, Ķīnā, Ziemeļa Eiropā, Austruma Eiropā, galvenokārt strautu krastos, lapkoku mežos, purvos, meža nomalēs un pļavās. Nu, un, protams, arī mēs viņu audzējam dārzos. Vilku kurpīte ir 1 līdz 2 metri augsts, daudzgadīgs augs, salcietīgs, aug pusēnās līdz pat ēnainām vietām. Ja augsne ir pietiekami mitra, var augt arī saulē. Dod priekšroku slapjām augsnēm tomēr. Stublāji stāvi klāti ar lipīgiem matiņiem augšējā daļā, un paši pa sevi viņi iekšā ir dobi. Lapas neregulāras, matainas, ar 3-5 daivām. Daivām ir lieli asi robojumi, bieži vien tās vispār ir daivainas, jā. Sagņotām lapām kāti gari, stublāju lapām īsi kāti vai kāti nav. Ziedi ir zilgani violeti, varbūt pat gaiši sarkani vai dzelteni. Tātad ziedi sakopoti blīvās ziedkopās, zied jūnijā, jūlijā, auglis somenis. Indīgs. Satura vienu no visindīgākajiem alkaloīdiem akonitīnu. To audz arī kā dekoratīvu, bet Somijā šis augs vispār ir aizsargājums. Nu tad pārējiem pie vēstures un mistikas. Ziemeļu akonīts ir pazīstams kā Erantis hemalis. Erantis grieķu valodā nozīmē pavasara zieds. Pavasaris plus antos zieds. Savukārt hemalis ir latīņu vārds un nozīmē ziemu ziedošs. Ziemas akonīti, viens no agrākajiem pavasara ziediem, cilvēkiem simbolizē cerību, atzimšanu un jaunu sākumu. Akonīts skandināvu leģendās ir minēts kā augs, kas auga dieva Tora nāves vietā. Līdzīgs gods viņam tika piešķirts par zieda līdzību mitoloģiskās dievības ķiverei. Auga tautiskie nosaukumi: akonīts, slāvu valodā lietotais borets, cīnītājs, saistīti ar grieķu vārdu akonš, bulta,
un auga izmantošanu cīņai ar lielu bīstamu dzīvnieku. Lapu sulu izmantoja, lai iebarzētu bultu galus vilku, leopardu, lāču medībā. No šienes arī populāri auga nosaukumi vilka sakne, suņa nāve, kazas nāve, citi krievu nosaukumi cara dzira, cara zāle. Viss augs ir indīgs, īpaši saknes un sēklas. Kad medību tradīcijas kļuva mazāk aktuālas, augs saglabāja savu parasto nosaukumu viduslaikos, kad cilvēki baidījās no vilkiem un vilkačiem Eiropā. Šajā laikā cilvēki savai aizsardzībai pievērsās akonītu audzēšanai dārzos pie mājām, jo valdīja ticējumi, ka šis augs var atbaidīt vilkačus vai pat pieradināt vilkačus. Pat tā. Grieķu mītos akonīts jeb vilku nāve nosaukums radās no trīsgalvainās suņa elles vārtu sarga vārdā Cerbers. Tā kā Cerbers tur stāvēja, viņam tecēja siekalas bija indīgas, no tām izauga akonīts. Grieķu mīti vēstīja, ka dieviete Hekate izveidoja no akonīta indi, kuru Atēna, dieviete vēl viena, izmantoja, lai pārvērstu arahni par zirnekli. Ir tāds mīts par arahni, kura auda, Dievietei viņas izaicinājums nepatika, dievi ir skaudīgi grieķu mitoloģijā, pat ļoti, un viņa pārvērta arahni par zirnekli, un tā viņa tur auž. Karaliene Mēdeja, lai atriebtos Jāsonam, noindēja savus bērnus, viņa lietoja akonītu. Akonīts ir augu sengrieķu nosaukums, Šo nosaukumu lietoja grieķu ārsts un farmaceits Dioskorīts. Dioskorīts dzīvoja apmēram 40. 90. gadā pēc mūsu ēras. Un viņš plus pie visa bija arī Nerona armijā par ārstu. Tā kā iedomājieties, cik sena vēsture ir akonīta. Valda nostāsts, ka arī Aristotelis nomira no saindēšanās ar akonītu. Akonīts ir indīgs, to vēl dēvē par Indes karalieni. Tas bija norādīts kā viena no raganu lidojošo ziežu sastāvdaļām. Taču, godīgi sakot, tik indīgs viņš ir, kā diez vai viņu kādā ziedē varētu lietot. Bet pastāv vēsturisks fakts. Kāds Džordžs Henrijs Lemsons 1881. gadā bija notiesāts par akonītīna lietošanu savas vaiņa Persija Džona slepkavībā. Tā kā indēšanas tradīcijas. Folklore jau sen ir saistīta ar šī auga spēju pasargāt no vampīriem. Atcerēsimies Hariju Poteru. Un burvju pasaulē, vilka pīķa dziru viņš izmantoja likantropijas ārstēšanai, vārdsakot. Tas tā, nopietni ar šīm te lietām. Akonīti ir daudzgadīgi augi. Varbūt es nolikšu, Rokas tāpat būs jāmazgā. Ko var zināt, kas te no tā akonīta beigās var dabūt ārā. Šķirnes ir daudz un dažādas, arī krāsas viņiem ir dažādas. Ļoti dekoratīvs, vienkārši neņemam rokās un baigi ap viņu negrabstamies. Tātad. Tā pašā laikā daudzās kultūrās bieži ziedi tiek saistīti ar nāvi un izmantoti bēru rituālos. Valda uzskats, ka tie atbaida ļaunos garus un var pasargāt mirušā cilvēka dvēseli. Arī ir tādi ticējumi, ka ziedi saistīti ar atzimšanu un atjaunošanas simbolu. Nezinu, vai tā bija, bet pat Šekspīras lugā Hamlets, Šekspīrs Hamletu sarakstīja, zinām, turpat ir izmantots akonīts kā inde. Principā mākslā akonīta ziedu zīmē glaznās un ilustrācijās simbolizējot dažādas lietas, piemēram, nāvi, maģiju, pārdabisko. Ķīnā savukārt akonītu izmanto kā līdzekli pret sāpēm un iekaisumu. Japānā akonītu saista ar drosmi un neatlaidību. Tos bieži vien dāvina, lai piedotu nedaudz drosmes cilvēkam, kurš ir nonācis grūtā situācijā. Akonīts saistās ar izturību, ar spēku.
Lūk. Ķīnā, kā jau es minēju, medicīniskiem nolūkiem akonītu pazīst kā fusiju, un to lieto artrīta, reumatisma, sirds slimību ārstēšanai. Uzskata, ka akonītam piemīt sildoša iedarbība uz ķermeni, un tas var uzlabot asinsriti. Bet akonītu lietojam tikai apmācīta speciālista vadībā. Tas var būt toksisks un nedod Dievs vēl nepareizi kaut ko tur pagatavot. Akonītu var izmantot garīgajās praksēs, meditācijā, enerģijas dziedniecībā, jo šita violetā un zilā krāsa mums ir saistīta ar trešās acis čakru, neaizmirsīsim, ja? Ar intuīciju, ar garīgo apziņu. Ja meditēt uz akonītu, tad var piekļūt savai intuīcijai un iegūt dziļāku izpratni par savu garīgo ceļu. Ja mēs numeroloģiju paskatāmies, akonīta zieds ir saistīts ar skaitli 7. 7 mums ir saistīts ar ko? Ar pašanalīzi, intelektu un garīgo atmodu. Ja mēs redzam bieži akonītu, tas nozīmē, ka esam uz pareizā ceļa. Un mūsu garīgā attīstība virzās tieši tā, kā tam vajadzētu būt. Ja mēs rezumējam visu kopā, tad var teikt tā, ka akonīta zieda ir bagāta garīgas, mistiskas un simboliskas nozīmes vēsture dažādās kultūrās un laikos. Tos saista ar garīgo spēku, transformāciju un pašanalīzi. Tie var būt spēcīgs instruments meditācijai un garīgai izaugsmei. Literatūrā un mākslā, tos jebkurā gadījumā saista ar garīgo sfēru. Tomēr atceramies. Ar akonīta ziediem jāpietas piesardzīgi, jo tie ir toksiski. Jebkura auga daļa norīšana varbūt novest mūs pie nopietnām veselības problēmām. Tādēļ lietojam akonītu garīgā kontekstā, simboliskā kontekstā, bet nekādā ziņā uzturā akonītu nelietojam. Lūk, tik daudz par akonītu. Tā.